Liels paldies jums un reportierim par ASV globālā brīdinājuma iekļaušanu. Tā ir situācija, ar kuru mēs saskaramies, ne tikai jordānieši vai amerikāņi. Tā ir globāla draudu situācija no šo bandītu puses, kuri pašlaik valda Irānā. Un acīm redzot, tas ir izmisuma dēļ. Viņi palaiž šīs raķetes vienu pēc otras mērķējot. Viņi parasti saka vai apgalvo, ka viņi mērķē uz lielo sātanu un mazo sātanu, ar to domājot Ameriku un Izraēlu. Pirms dažiem mēnešiem viņi mēģināja uzspiest savu versiju, ka Jordānijas gaisa spēki notriec raķetes, kas uzbruk izraēliešiem, kuri uzbruk cilvēkiem Gazā. Tas izrādās kļūdains un nepatiesas apgalvojums. Jo tagad Irāņi, acīm redzami, Irānas režīms mēķē uz Jordāniju, Kuveitu, Bahreinu īpaši, jo viņi mēģina kaut ko darīt. Attiecībā uz pieaugošo spiedienu viņi domā, ka šo valstu valdības un iedzīvotāji izdarīs spiedienu vai nu uz vietējām valdības iestādēm, vai uz amerikāņiem. Un tas nekur neved, jo Trumps tagad atbild ar lielu spēku. Visi reģionā, ne tikai Jordānija, īpaši Persijas līča reģions, izrāda savaldību, bet norāda, ka tā nav bezgalīga. Šāda veida pacietība, kā to izteica vairāki amatpersonas, beigsies. Un neviens nezina, kā tas varētu mainīties. Varbūt dažas stundas pēc pasaules kausa visi svinēs vai nu Spānijas vai Argentīnas uzvaru. Varbūt arī Irāņi svinēs sava režīma krišanu. Šis režīms valdīja 47 gadus ar teroru un ir pierādījies kā īsta ļaunuma ass, jo tagad draudi vairs nav vērsti tikai pret militāriem mērķiem, kā viņi apgalvoja. Tagad viņi mērķē uz civiliem objektiem. Piemēram, ar elektroenerģiju vai ūdens atsāļošanu saistītiem objektiem. Ļaujiet man pajautāt arī par ekonomiku. Jo, ja jūs mērķējat uz Eilatu un Akabu, tas nozīmē, ka jūs mērķējat uz ekonomiku un turismu. Pareizi, ļaujiet man jums šeit pajautāt. Jordānija ir centusies izvairīties no iesaistīšanās karā. Vai šī neutralitāte joprojām ir ticama vai iespējama? Paldies, ka uzdevāt šo jautājumu, kundze. Neutralitāte vienmēr balstās uz morālu nostāju, morālu skatījumu. Jūs nevarat būt neitrāls situācijā, kad runa ir par savas valsts aizstāvēšanu. Tā nav izvēle. Tā ir zvērsta lieta. Katrs militāra persona, katrs pilsonis jebkurā pasaules valstī aizstāvēs savu valsti. Vai tā būtu Jordānija, Izraēla vai jebkura cita pasaules daļa. Un Irāņi cenšas iebiedēt civiliedzīvotājus, uzbrūkot šāda veida mērķiem, neaizsargātiem mērķiem. Un viņi domā, ka tie ir viegli ievainojami, bet patiesībā tā nav. Jo pēc Pīta Hegseta, kara sekretāra, nevis aizsardzības, bet kara teiktā, tas, ko viņi izdarīja attiecībā uz ASV karavīriem, kas dienēja Jordānijā, tikai pastiprinās Amerikas un tās sabiedroto apņēmību aizstāvēt šo reģionu, aizstāvēt amerikāņus, aizstāvēt tuvā austrumu valstu iedzīvotājus. Un atkal aizstāvēt brīvu kuģošanu, kad runa ir par Hormuza šaurumu. Labi, Bašers Džarārs, liels paldies, ka šodien pievienojāties mums. Mēs to ļoti novērtējam. Lūdzu, nav par ko. Paldies, ka uzaicinājāt mani. Paldies! Un tagad, lai pastāstītu vairāk par šo tēmu, man studijā pievienojas vecākā tuvējo austrumu korespondente Ariela Oserona. Mēs īsi dzirdējām to šeit no mūsu viesa - raķetes, Jordānija, Kuveita. Un Kuveitā īpaši tika mērķēts uz elektrostaciju un atsāļošanas rūpnīcu. Un 90% no Kuveitas dzeramā ūdens nāk no šīm atsāļošanas rūpnīcām. Tas pat tiešām varētu ietekmēt iedzīvotājus. Kāpēc Irāna izvēlētos uzbrukt Kuveitai un tās civilajai infrastruktūrai? Precīzāk sakot, enerģētikas infrastruktūrai. Un kāpēc viņi izvēlas Kuveitu kā mērķi? Kuveita ir tikai viens mērķis. Viņi uzbrūk arī civilajai infrastruktūrai Jordānijā. Viņi to ir darījuši arī apvienotajos Arābu Emirātos, Katarā, Bahreinā, Saudarābijā. Viņi to dara, jo ir teroristisks režīms. Tā rīkojās teroristi. Viņi uzbrūk civilajai infrastruktūrai, lai izraisītu bailes civiliedzīvotāju vidū un virzītu savu politisko dienas kārtību. Tā ir atbilde uz jautājumu, kāpēc viņi to dara. Bet, ja skatāmies dziļāk militārās stratēģijas ziņā,
Viņiem šeit ir divi galvenie mērķi. Viens no mērķiem ir vērsties pret šīm valstīm tur, kur tas visvairāk sāp. Vēršoties pret civiliedzīvotājiem un civilās infrastruktūras objektiem, lai izdarītu spiedienu uz šīm valstīm un tās savukārt spiestu ASV pārtraukt uzbrukumus Irānai. Bet vēl plašākā nozīmē viņi vēlas panākt, lai ASV spēki pamestu šo reģionu. Un uzbrukot šīm valstīm, viņi uzskata, ka tas mudinās tās atbrīvoties no ASV klātbūtnes, jo viņu skatījumā tieši ASV klātbūtne ir tas, kas izraisa šos uzbrukumus šajās valstīs. Tātad, ja ASV klātbūtnes nebūs, tad arī uzbrukumu nebūs. Bet mēs zinām, ka tas vienkārši nav taisnība, jo viņu mērķi nav tikai ASV militārie objekti. Viņi uzbruk arī svarīgai civilajai infrastruktūrai. Un tas nozīmē, ka viņi vēlas vērsties pret šīm valstīm. Viņi vēlas parādīt, ka ir reģionālais hegemonists. Viņi vēlas parādīt, ka ir spēks, ar kuru jārēķinās. Īpaši pēc tam, kad viņus uzbruka Amerikas Savienotās valstis un Izrēla. Tāpēc arī tagad, kad viņiem ir kontrole pār Hormuzas šaurumu, viņi nekādā gadījumā šo kārti neatdos. Tas ir vēstījums, ko viņi virza uz priekšu. Un arī viņi rīkojās tieši tā. Viņiem šī ir cīņa par Hormuzas šaurumu. Un šajā karā visi mērķi ir pieļaujami, tā teikt, ieskaitot uzbrukumus civilajai infrastruktūrai valstīs, kas nav iesaistītas. Tas tiešām izskatās pēc lielā huligāna, kurš uzbruk mazākajiem bērniem skolas pagalmā. Jo līdz šim risks ir bijis salīdzinoši zems. Vismaz Irānai to darīt ir salīdzinoši droši, jo mēs negaidām, ka Kuveita pēkšņi uzsāks pilna mēroga uzbrukumu Irānai. Un ja tas notiktu, tam būtu maz analogu. Viņi patiešām ir sākotnējais iebiedētājs. Bet ir viens, zini, ja pieturamies pie tavas metaforas par sienu, ir viens bērns šajā rotaļlaukumā, kuru viņi neapdraud, un tas ir Izraela. Un tas ir tāpēc, ka viņi baidās no Izraēlas atriebības. Kad es saku, viņi zina, ka uzbruk tādām valstīm kā Kuveita, Jordānija, kurām ir mazi bruņoties spēki un ierobežotas militārās spējas atbildēt, tās ir viegli mērķi. Bet līdz šim viņi ir atturējušies uzbrukt Izraēlai, jo zina, ka tas viņiem sagrādās viņiem milzīgas ciešanas, ja mēs izmantojam terminu, ko prezidents Trumps ir lietojis iepriekš. Galu galā, ko viņi cenšas panākt, viņi cenšas apliecināt savu reģionālo dominanci. Cenšas parādīt, ka viņi vairs netiks uzbrukt un nesēdēs malā neko nedarot. Diemžēl viņa atbildes trieciens ir vērsta pret nevainīgiem civiliedzīvotājiem un civilo infrastruktūru valstīs, kas vispār nav iesaistīts viņu mērķēšanā. Un tieši tāpēc viņa mērķi netiks sasniegti. Un tā vietā, lai attālinātu šīs Persijas līča arābu valstis no Amerikas Savienotajām valstīm, tas viņus tikai vēl vairāk satuvina.